vienoti, un tā skaidrība ir ļoti vienkārša. Ja atkritumu deponēšanas izmaksas paliek tādas, kādas viņas ir, iedzīvotājiem nav nekādas intereses kaut ko šķirot, jo tās atkrituma izmaksas ir smieklīgas. Ja atkrituma deponēšanas izmaksas tiek dramatiski paceltas, tā kā tas ir Eiropā līdz kaut kādiem 100 eiro un vairāk par kubikmetru, tad automātiski parādās intereses šķirot. Nākošā lieta, kad tajā pašā Igaunijā Tallinā ir noteikumi jau no 9. gada. 2009. gadā. Jā, no 2009. gada, kad principā ir divi tarifi. Viens tarifs attiecās uz šķirotajiem atkritumiem, kuri tiek deponēti, un otrs tarifs ir uz nešķirotajiem. Un atšķirība ir 10 reizes ir jāmaksā vairāk tie, kas deponē nešķirots. Tā kā tie risinājumi ir būtībā acīm redzami un diezgan skaidri, un viņi arī strādā. Tā ir atbilde. Mēs paredzot to, ka mums būs diezgan daudz jautājumu, mēs pacentīsimies to mūsu prezentāciju tā diezgan strauji un ātri iziet cauri, akcentējot tikai to, kas ir svarīgākais. Tā būtībā mēs runāsim par 3 lietām. Tas ir atkrituma apsaimniekošanas prioritātes Eiropas Savienībā, otraizējo izēvielu nozares attīstība Latvijā un dalītās vākšanas izaicinājumi Latvijā, uzņēmumu un iedzīvotāju loma. Pirmo daļu Kārlis pastāstīs. Jā, es pastāstīšu pavisam īsi, kas tad ir tas galvenais un būtiskais, tas ietvars un tā forma, kur mums būtu jāvirzās. Šī te trīsstūris ar apgriezto spici uz leju norāda ļoti koncentrētā veidā, parāda to aktualitāti, kāda ir no atkrituma apsaimniekošanas direktīvas, no Eiropas Savienības direktīvas, ka vispirms jātiecās uz atkritumu samazināšanu, pēc tam atkritumu otraizēju izmantošanu, atkritumu pārstrādi, tad atkritumu sadedzināšanu kā pārstrādes veids, izmantojot enerģijas atgūšanu, un pats pēdējais ir atkritumu noglabāšana, kur kreisajā pusē ir parādīts, ka ieteicamā rīcība uz patreiz nevēlamāko rīcību mums parāda nākamajā bildē, kas ir atkrituma apsaimniekošanas tā struktūra, kāda ir Eiropas Savienības dalība valstīs. Un šeit mēs redzam Latvijas stabiņš ir šis te. Melnais ir noglabāšana. Zaļais ir pārstrāde un dzeltenais, oranžais ir sadedzināšana ar enerģijas atgūšanu. Un mēs redzam, kāda ir tā bilde patreizējā līmenī un uz ko mums būtu jātiecās, jūs redzējāt iepriekšējā bildē. Tā savukārt par otraizējo izēvielu apsaimniekošanu, tur es vairāk pastāstīšu. Tātad Eco-Reverse ar to nodarbojās no 2001. gada, un ar katru gadu tiek palielināti tie apjomi un tie materiāli, ar kuriem mēs strādājam. Ja sākotnēji būtībā no otraizējām izēvielām praktiski bija zināms, ka tās ir papīrs kartona formātā un papīra formātā, stikla lauskas un plēve, tad tagad laika gaitā ir piepulcējušies daudz un dažādi citi materiāli. Esošajā situācijā būtībā mums stipri daudz nāk klāt tādu materiālu, kas kādreiz mums likās, kas nekad nekļūs par otraizējām izēvielām, jo tie pamatā bija atkritumi. Tas ir mūsu sapnis, kad katrs no iedzīvotājiem nāk pie mums šādi te ekipējies. Ja sākotnēji mēs strādājam tikai ar 3 materiāliem, tad šobrīd būtībā mums jau sāk nākt virkne ar cietajām plastmasām. Un no cietajām plastmasām, teiksim, tas diapazons, ko tur var atgūt, viņš ir milzīgs. Jo vairāk attīstīsies Ķīnas tehnoloģijas, jo vairāk viņi iemācīsies dažādas iepriekš nesavienojamas polimērus savienot un ražot jaunus produktus, jo vienkāršāk mums būs savākt šo materiālu un nodot tālākai pārstrādei. Jo, ja kādreiz tas bija stingri zināms viens polimērs, tev viņš ir stingri jāsašķiro un jāpaņem tikai viens, un tad tu viņu var nodot tālākai pārstrādei, tad šobrīd jau parādās kombinācijas. Mēs pieņemam to un to, to un to, un tas arvien paplašinās un paplašinās. Lūk, tās tātad iepriekš bija šķirošanas līnija, tās ir stikla lauskas, ko mēs te mazliet dzeram, pamatā šnabi.
Tas vēl būtiskais aspekts, un ko Latvija ļoti labi ir izdarījusi, tā ir elektronikas savākšana, izlietotās elektronikas savākšana un pārstrāde, ja teiksim, sākotnēji 2,5 gadus atpakaļ. Tas likās ļoti dārgs un ļoti sarežģīts process, kurā būtībā jebkuras elektrotehnikas nodošana tālākai pārstrādē bija izmaksas. Tad būtībā šobrīd mēs esam stipri pietuvojušies tam, kad aptuveni varētu teikt, kādi 70% no tās elektronikas, ko mēs varam savākt, mēs viņu varam pārdot jau par kaut kādu pozitīvu vērtību. Un tas ir būtisks iegūms. Tālūk. Un tad par dalīto vākšanu. Jā, kā es paredzu, noteikti būs daudz jautājumu šī sakarā par dalīto vākšanu un par to šķirošanas līmeni un kāda mums tā ir attīstība Latvijā. Tad par cik auditorija diezgan aktīvi, es jums lūgtu atbildēt uz 3 jautājumiem. Paceliet rokas tie, kur ir domājuši, ka vajadzētu sākt šķirot. Neviens neuzdrošinās nepacelt. Tagad paceliet rokas tie, kuri ir jau to sākuši darīt. Ļoti labi. Šitā ir specifiska auditorija, man liekas, ne? Tā nav Latvija. Te ir kaut kādi jocīgie zaļie sanākuši. Jūs zināt, kur Rīgā ir dalītās vākšanas laukums kāds, kur iedzīvotāji var aizvest un atstāt savu sašķiroto iepakojumu? Ļoti labi. Redz, atbilde ir tā, ka ir tikai dažas paceltas rokas. Un... Tas, ko jūs prasat? Jā. Tad, vai tas skaitās konteineri? 3 konteineri? Nē, konteineri nē. Tur jābūt īpašam laukumam, tur baterijas atsevišķi, tur lampiņas atsevišķi. Tas ir speciāls laukums, kas ir aprīkots ar vairākiem konteineriem, ne tikai 3, bet ar konteineriem nolietotai elektronikai, akumulatoriem, baterijām un lielgabarīta atkritumiem. Tā skaitā. Tā skaitā arī bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Varbūt pasakiet tiem cilvēkiem, kuri nezina, pārsvarā nezina, kur viņi ir tie laukumi? Tieši tā. Kur jūs viņus paslēpāt? Kāpēc tā? Jo, ja mēs šādu jautājumu uzdotu Valmierā, Cēsīs, Limbažos, es domāju, cilvēki atbildētu tāpat, paceļot visi rokas, jo viņi zina, šīs pilsētās vismaz 2 vietās, katrā pilsētā ir dalītās vākšanas laukums. Tas ir, es esmu atradis arī Rīgā dalītās vākšanas laukumu. Viens ir Eko Rīgas, ganība Dambī 27. Tas ir viens dalītās vākšanas laukums, otrs dalītās vākšanas laukums ir pie Getliņa poligona, un tad ir vēl dalītās vākšanas laukumi, kuriem būtu jau jābūt funkcionējošiem apmēram 2 gadus, bet viņi ir kaut kur patiltēs, kaut kur nelīdz galam pabeigti, un tāda ir tā situācija Rīgā. Lūk, tepat īstenībā viens netāli ir tilts pār dzelzceļu, ja mēs no Turības stacijas braucam uz Rīgu. Zem šī tilta ir dalītās vākšanas laukums. Bet jūs varat aizbraukt apstīties, tur var nolaust kaklu. Tāpēc tā situācija arī ir tāda, ka vienkārši atkritumi tiek savākti, viņi tiek transportēti un cik tā šķirošana notiek. Un šeit runāsim vairāk par to, ko tad varam darīt, ko var darīt uzņēmumi, ko var darīt iedzīvotāji. Tās lietas labā, lai tā situācija nebūtu tāda un lai tas uzlabotos. Viena no iespējamām uzņēmējiem, kā viņi var piedalīties šī šķirošanas atbalstīšanā, ir iesaistīties ražotāja atbildības sistēmā, kas ir viens piemērs Latvijas zaļais punkts, kur ražotāji, kuri Latvijā novieto tirgu preces, viņi maksā licences maksu un par šo iepakojumu viņš tiek tālāk nodrošināt viņa savākšana, šķirošana, pārstrāde. Brīvprātīgās vienošanās, tas šeit būtu viens tāds piemērs, teiksim, no ražotāja IKEA, kuri savās ražotnēs vienkārši uzņēmējs ar cietu mugurkaulu un tādu ilgtspējīgas attīstības domāšanu nolēma, ka viņa ražotnē viņš nepieņems koku no 3. pasaules valstīm, un teiksim, tā ir brīvprātīga atbildība no uzņēmuma puses.
viņš izdomā, kā viņš varētu zaļi un ilgspējīgi atbalstīt vidas jautājumus.